Ja tu maksā savus nodokļus, man tev ir viena nepatīkama ziņa, jo dažas nedēļas atpakaļ valdība ierosināja izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas skar arī tavus pensiju uzkrājumus. Citiem vārdiem, tavu pensiju uzkrājumu no taviem personīgajiem uzkrājumiem pāries uz valsts uzkrājumiem. Ko es ar to domāju? Redzēt, lai šo ideju izskaidrotu sīkāk, man ir mazliet jāpaskaidro, kā strādā pensiju sistēma. Kā jūs zināt, Latvijas pensiju sistēma ir 3 līmeņos. 1., 2. un 3. līmenis. Un pašlaik ir tā, ka 20% no tavas algas aiziet pensiju uzkrājumos, 14% aiziet 1. pensiju līmenī un 6% aiziet 2. Kur ir atšķirība? 1. pensiju līmenis aiziet sociālajā budžetā un būtībā tā alga tiek izmaksāta šodienas pensionāriem. Savukārt 2. pensiju līmenis faktiski ir tavs uzkrājums, kuru tu vari ieguldīt caur savu pensiju pārvaldnieku, kā tu gribi. Tu vari izvēlēties pensiju pārvaldnieku, tu vari izvēlēties stratēģiju, un tas pensiju līmenis faktiski būs, uzkrājums šajā pensiju līmenī faktiski būs tāds, kādu tu to vēlēsi. Bet ko paredz izmaiņas? Izmaiņas paredz to, ka 1% no šīs summas tiks pārdalīts par labu valstī. Ja tagad ir sadalījums 6%, 2. pensiju līmenis 14%, 1. pensiju līmenis, tad pēc šīm izmaiņām 15% aizies 1. pensiju līmenī un 5% aizies 2. pensiju līmenī. Jā, laikam es pateicu pareizi, 15 un 5 tagad ir. Nu jā, jebkurā gadījumā. Ko šis 1% izsaka? Nu, pirmkārt un galvenokārt, man personīgi tas izsaka vienu nopietnu lietu. Viena liela bumba, kas sprāgs ilgtermiņā, kas nozīmē to, ka valdībai īstenībā sāk aptrūkties naudas, lai viņi sāktu sociālos izdevumus. Tas ir tas, kā es to pašos pamatos redzu. Tas nav tāpēc, ka viņiem iespējams vajag tur, uzlabot jūsu dzīves apstākļus vai vēl nesko. Nē, viņi ļoti labi redz to, ka nodokļu maksātāju bāze samazinās, jo mums ir mazāk dzimstība, bet pensionāru skaits pieaug. Un te ir tā fundamentālā problēma, ka ar šo risinājumu viņi pamazām grib atrisināt, teiksim tā, iedot īstermiņa zāles ilgtermiņa problēmai. Un manā uztverē, kā es to pats visvairāk redzu, ir kā precedenti tam, kad džins tiks izlaists no pudeles. Jo, ja jau tagad ir veikts šāda veida izmaiņas, neizbēgam pēc 5, pēc 10 gadiem šīs lietas vēl jau vairāk samelzīs, jo pēc tam būs vēl vairāk pensionāri un vēl mazāk nodokļu maksātāji, jo jūs zināt, kāda situācija ir dzimstība. Tāpēc es nezinu, ko jūs šajā gadījumā varat izdarīt, jo jums ir alga, jūs tāpat maksājat nodokļus un grieziet kā gribēt, tas pensiju plāns tiks pārdalīts mums kā uzkrājējiem par sliktu, jo būtībā būtībā ar šo soli valdība noņem jūsu nākotnes uzkrājumus uz tagadējiem pensionāriem. Un ko tad šeit īsti var izdarīt? Vienīgais, ko jūs varat izdarīt, ir uzmest Latvijas pensiju līmenim un mazliet labāk viņu saprast. Bet es šeit neiedzināšos Latvijas pensiju līmenī un baigi viņu nestāstīšu, tāpēc, ka šis nav ne mans, ne šī video uzdevums. Ko es gribu pateikt? Es jums gribu pateikt, ka jums ir mazliet jāpadomā, kā uz to visu skatīties, jo ja valstī ir acīm redzams problēmas ar sociālo budžetu, un tas nav tikai Latvijā, tas ir daudzās Eiropas valstīs, kur ir sabiedrības novecošanās, tad kādas var būt uz šo visu zāles? Manā uztverē zāles var būt tikai vienas, un tās ir tādas, ka jums ir jāveic uzkrājumi jums pašiem, un jums pašiem jādomā par ieguldījumiem priekš pensijas, priekš vecumdienām, priekš dzīves atdrošināšanas un dažādām nebaltām dienām, jo ar sociālo sistēmu nebūs labāk tīri dēļ matemātikas viedokļa. Mums ir pārāk maz nodokļu maksātāji pret pārāk daudz cilvēkiem, kam ir jāsņem sociālais nodoklis. Un arī, godīgi sakot, valdībai nav baigi patīkamā pozīcija to darīt, bet tā arī nav problēma. Es tikai saku, ka jums jāsāk pašiem par to domāt. Un labā ziņa ir tāda, ka būtībā izveidot ieguldījumu plānu un personīgu ieguldījumu stratēģiju, kas nopelnīs nesliktāk kā labākie pensiju fondu pārvaldnieki, īstenībā var izdarīt jebkurš, kurš spējīgs sasiet kurpušnoras, ja tā godīgi. Jo tur nav absolūti nekas sarežģīts. Mūsdienās ir pietiekoši daudz labu brokeru, kam ir ļoti labi ieguldījumu fondu par samām izmaksām. Triks ir saplānot savu budžetu un viņus atrast. Ja jūs to nemākat pats, jums jāatrod konsultants, kas to jūsu vietā izdarīs. And simple as that, kā saka Angļi jeb amerikāņi. Es neieteiktu gan jums meklēt pašiem akcijas un pašiem veidot savus ieguldījumu portfeļus. Tas ir pavisam cits dzīvnieks, par ko bieži vien visi jaunie investori iedomājās. Bet
Grieziet to, kā gribiet. Jums būs jāsāk pašiem uzkrāt un pašiem ieguldīt. Un jo ātrāk jūs to sāksiet darīt paši sev, jo vieglāk jums būs nākotnē. Jo valsts nebūs spējīga par to parūpēties, jo vienkārši mums nav tādas naudas ne šeit, ne Eiropā. Tāpēc nedzīvojiet uz aizņemt laiku, sāciet uzkrāt un ieguldēt paši. Kā to vislabāk izdarīt? Strādājiet ar mani, vai vismaz sāciet sekot maniem video, un tad jau tiks spērts liels solis uz priekšu. Tā kā tiekās vēlāk.